Sveiks, lauksaimnieki! Ministru kabineta noteikumi ir spēkā, mitrāji tiek atbalstīti, bet kas jādara, lai noskaidrotu, vai atbalsts pienāks? Ir jāpaņem ūdeņu paraugi, lai viens no 3 parametriem, kopējais fosfors, kopējais slāpeklis un amonijas slāpeklis, vai kāds no tiem ir vairāk nekā pieļaujams jūsu ūdenī. Nu, tad ir jāiet uz to vietu, kur jūs mitrāju gribētu būvēt, jāpaņem ūdeņu paraugi vienu reizi, un pēc tam pēc 14 dienām otru reizi, un jāved uz laboratoriju. Paraugus ņem šādi. Paraugi ir jāievāc no 1. septembra līdz 30. aprīlim. Tas nozīmē, ka ir vēl 4 dienas, lai paņemtu pirmo paraugu šajā gadā. Pēc tam būs iespēja sākot no 1. septembra.